Mūzikas dienas mini komentārs. Aizritējusi Latvijas metālmūzikas gada balvas vakarēšana. Rezultātus varam lasīt tepat mūzikas ziņās. Te vispārīgi jāpačalo, tradīcijas nemainās. Katru gadu, nu patās jau 13. reizi, caur šo balvu top zināmi vairāku jaunu smago rokvienību vārdu, no kurām pēc gada lielais vairums šo mūzikas komandu ir aizmirstības miglā. Prāta asināšas pēc, vai varam atcerēties šo pašu balvu uzvarētājus iepriekšējā gadā? Un arī tāda vispārēja noskaņa vējojas, mums ir smagā roka mūzika, bet tāda veģitējoša un uz iekšu pašpietiekama. Tas ir bez ambīcijām iekarot pasauli. Mums te vēl atkal jāfiksē tas, tāls ceļš ejam, lai nonāktu kopējā pasaules mūzikas apritē. Tikai ļoti nedaudz, mazāk par 2 mūzikas komandas no smagā gala dodas pasaulē, kur ar katru koncertu aiz robežās tālajās zemēs atstāja arī informāciju par sevi. Nav arī pārliecības, kad nu kādi rietumu mūzikas producenti pievērš uzmanību mūsu metālmūzikas balvai tās gadskārtējiem uzvarētājiem. Tāds nevisai gaišs noskaņu vējš. Vai ne?